Sveiki, es esmu atkal no Floridā un trešā konferences diena. Un tagad esmu uz ielas vienkārši parciņā piesēdis. Un būtiskākās lietas pateikšu, par ko šodien iznācās runāt. Šodien bija prezentācija par teroristu upuru rehabilitāciju un par to, kā tiek izmantotas līdzīgas tehnoloģijas kā Riga Brain tieši Izrēlā. Nākamais bija par uzņēmumiem, kas kur tiek izmantot šādas tehnoloģijas un īpaši Nīderlandē. Un vairāk šie piemēri bija, bet, piemēram, viens, pēc kā skatījās, arī darbinieku apmeklētība, vai cik neierodās viņu uz darbu. Un viens no tādiem vidējais rādītājs Holandē, Nīderlandē ir 4%, bet konkrētā uzņēmumā tie bija 2,8% gadījumi. Un izējot vai kompānijas, kurās tiek ieviests līdzīgi Riga Brain seansi, šis skaitlis vēl samazinājās uz 1,8%, izējot aptuveni kāds 10 seansus. Nākamais bija par grūtniecēm un jaunpiedzimušajiem, un tieši līdzīgas tehnoloģijas izmantojot gan Havaju salās, gan citur, gan Eiropā, gan Amerikā. Un statistika vispār ir diezgan tāda kraujoša, tie statistikas dati, jo, piemēram, tas, kad aptuveni 13% no sievietēm, kas grūtniecēm, tātad 13% lieto antidepresantus. Un šis satraukuma līmenis vai stresa līmenis vai kortizola līmenis, tātad stresa hormons, kas ir šajā sievietēs, ir paaugstināts, un tas ietekmē, protams, jaundzimušos bērnus. Un nākamā statistika, tā bija Amerikas statistika, kad no 6 sievietēm, kas ir grūtniecībā, viena piedzīvo mājās vardarbību. Tas man liekas vispār wow skaitlis. Protams, tas atstāja atkal iespējas. Un atkal līdzīgas tehnoloģijas izmantojot, iespējams mazināt šo negatīvo seku arī uz bērniem, kas jau vairāk gadu garumā, 15 gadu pētījumos parādās. Kas vēl bija interesants? Vēl bija interesants par to, kad arī no grūtniecēm vēl bija pieminēts par migrēnām. Sievietēm, kuras ir grūtniecība un ja ir šīs migrēnas un nav iespējams nekādā savādākā veidā viņas mazināt vai neutralizēt, tad noteikti iesakam izmēģināt arī Riga Brain seansus vai līdzīgus, un 3 līdz 5 seansi parasti šīs migrēnas ar pāriet. Par to bija skaidrums, kāda tur mehānismi ir. Un tad vēl bija šodien prezentācija par elektrosmogs, Ir daži cilvēki, kuriem noteiktā vidē var rasties diskomforta sajūtas. Un tad arī bija par to, kad par metabolismu procesiem, kas notiekās, un aptuveni 85% arī no cilvēkiem, kas izmanto šādas līdzīgas Riga Brain tehnoloģijas, un arī konferencē to ļoti labi redzēt, kur visas pasaules ir cilvēki, vairākumā, protams, no Amerikas, bet procentāli, salīdzinot ar vidējo, ir tiešām 90% šie cilvēki ir slaidi, un vairāk bija šīs prezentācijas arī par to, kādā veidā uzlabojoties šim metabolismu procesiem, kā iespējams arī svāra samazināšanai, kas saistīts, protams, ar stresiem. Tās bija tāds pāris tēmas, bet, protams, interesants un daudz citas, tā kā vēl turpināsim dažādas mācības, un es ticu tev, un lai tev arī izdodās sazināšanos. Tā.